klusuma sakām. Rīgā izsludināts īpašais stāvoklis. 6:35 no rīta policija saņēmusi ziņojumu, ka apzakts militārās pretizlūkošanas pārvaldes aģenta V07 V Pavlovska, Sagbārds Vobla, divritenis Orļonok. Pazudusi uz velosipēda stūres novietotā plastmasas kulīte ar mašīnu pistoli, rāciju un īpaši slepeniem dokumentiem. Aģents Vobla velosipēdu Orļonok ar slepenajiem dokumentiem caurspīdīgā polietilēna kulītē bija atstājis pie nakts kluba Argo. Sāp direktora vietnieks vērtēja, ka tas ir rupšs īpaši slepeno dokumentu pārvadāšanas un glabāšanas noteikumu pārkāpums. Slepenie dokumenti ir jāglabā diplomātā vai melnā poliuretāna kulītē ar uzrakstu īpaši slepeni angļu valodā. Policija par zādzību jau aizturējusi 1905. gadā dzimušo sētnieci Marfu B. Tiek meklēti līdzdalībnieki, iespējams, Pudeles brāļi. Drošības iestādes aplenkušas visu Rīgas pilsētu un tai piegulošās lauku teritorijas. Bloķēti autoceļi, tiek veiktas pārbaudes un kratīšanas galvenajā dzelzceļa stacijā, lidostā un autoostā. Uz dienesta izmeklēšanas laiku aģents Vobla atstādināts no amata. Kā informē drošības orgāni, daļa slepeno dokumentu jau atrasta 7. bērnu dārza toaletē. Diemžēl daži īpaši svarīgi dokumenti no turienes vairs nebūs atgūstami. Taču tā ir arī zināma drošība, ka īpaši slepenie dokumenti nebūs nonākuši ārvalstu spēcdienestu rokās. Par laimi arī sētniece Marfa nemāk lasīt. Domājams, ka par šo pārkāpumu aģentam Voblam netiks izmaksāta ikmēneša prēmija 9000 latu apmērā. Lai nepieļautu līdzīgu notikumu atkārtošanos, aģentam dienesta velosipēds Orļonok tiks nomainīts pret džipu navigātoru. Tāpat viņa lietošanā tiks nodots diplomāta tipa portfelis ar atslēgu. Mūsdienu drošības pasākumi prasa atbilstošu ekipējumu.